kārtējo reizi brienu uz copi. Šoreiz pa to pusi nevar piebraukt, tikai pa šito pusi stāvlaukumu iztīrīja. Un no pils līdz dzelzceļa tiltam nedrīkst kāpt uz ledus. Lai tie pa velti tur neskatās tās skulptūras un visu tur brīnumi, tur uztaisījuši biznesa projektu. Nevar makšķernieki arī kāpt uz ledus tur. Tā kā nu tā, kā jau vienmēr, šodien mēs centīsimies noķert kādu vimbu. Nu un, protams, arī līdaku, ja izdosies maziņās saķert. Šodien diezgan pasilts, nu salīdzinoši ar iepriekšējām reizēm. Tā teikt. Šodien tikai -5 pagaidām no rīta. Pa dienu laikam būs bišķi siltāks. Bet nu, tā kā nu tā. Bridīsim te pretī tai vietiņai kaut kur ārā uz ledus. Un ķersim nost tos gigants. Tā kā nu tā. To domu izstāstīja plus mīnus. Sirdspuķīt darbā. Pēc kādiem 3 ir laiks. Tā kā nu. Ķersim tās zivs. Dabūju beidzot to motilu normāli. Tam pagājušās reizes viņš tāds švakāks bija trāpījies. Tā kā nu tā. Gaidam copi. Un tā laižam pirmo nolaidienu lejā. Varbūt uzreiz arī būs kaut kāda copīte. Tak, dzīvam atradām. Daudz maz. Nofiksēsim uzreiz. Varbūt uzreiz arī pirmajā kaut ko noķersim. Mums vajag uz dzīvo kaut ko uzlikt. Tāpēc bišķi aktīvāk varbūt kāds asarīts ieķers. Nu, diemžēl pirmajos iemetienos uzreiz nekā nav. Gribējās, lai copi sākās uzreiz. Ir uzreiz. Uzreiz pirmā iemetiena, uzreiz kaut kāds, kā reiz uz ūdas. Kā pēc pasūtījuma. Tā kā nu tā, liekam ūdu. Pagaidām nekas. Te pāris ašuks noķēru vēl. Tā te spannīti ieliku. Teiksim tā. Vienu vēl uzlikt dzīvajam. Vimbu nav. Te ķīši kaut kādi ķerās. Kaut kas tāds. Bet toties zvejnieku es nezinu, šausmīgi daudz. Ļoti daudz, visa upe pilnībā. Nu jā, tagad ir aizliegts no pils līdz dzelzceļa tiltam. Tā nu tagad viss tie koncentrācija tieši šeit. Un tur projām viss aiz pagrieziena, viss pilns. Tā kā nu tā. Nu, pa ilgiem laikiem vien ašuku piemānīja tādu jau vidēju, teiksim tā. Jau tāds smukiņš tāds. Tā klusums galīgs, nu. Nezinu. Kaut kur šodien te skatījos, laikam tas spiediens ceļās. Tā vismaz raksta. Kā nu tā. Vēl viens ašuks. Četa šodien nav vimbas, tikai vieni asari un ķīši. Ko es
gaidīsim. Gan jau. Bišķam pa bišķam kaut ko salasīsim. Tā. Reku man sirdspuķīt nopirka Temu šitāds te vērķis. Tā kā rokas sildīt. Jā, viņam jau baterija netur tāpatās. Tā, silda jau labi, bet tikai tā problēma ir ar tām baterijām, ka tās neko netur. To jau tas stāsts. Tā jau silda baigi labi. Ieliet šitā cimdā, it kā baigi netraucē. Bet, tas, ka viņi neilgi silda, galīgi nosalst rokas, tai labi, jā. Bet, uz akumulātoru, protams, noekonomējuši. Bet tā baigi forši, Tā kā tā, sirdspuķīt arī piedalās tai visā pasākumā. Tā teikt. Viss jau rokas silts. Un te rokām ir silts un pirksti arī nesalst uzreiz. Tā kā tā. Celpīt apstājās atkal. Baigi interesants stāsts. Te mums pie rotaļu laukuma ir tualets. Bet es nezinu, es gan te vasarā esmu bijis, gan ziemu. Kaut gan tur rakstīts ir, ka viņi tur strādā it kā no 1. maija līdz 30. septembrim. Bet es nevienu reizi neesmu redzējis, ka šitās tualets ir vaļā. Vienmēr te stāv tas toitojs, un visi iet uz to toitoju. Tāda interesanta lieta, pirms kam te viņi tur uzcelta tualeti. Jocīgi, Tāds tas stāsts. Kam taisīt to tualeti, uzlieciet toitoju un viss. Vai atveriet viņu vaļā, lai viņi ir. Makšķernieki, man liekas, te jau gandrīz tikpat daudz, cik ledus skulptūras apmeklētāji. Jā. Šodien ir baigā piekaša. Tikai tas cauks nav. Neizskatās, ka te baigi vimbas vilkt kāds. Visi meklējās, staigā no vienā līdz otram. Tā kā tā. Iesim skatīties. Ūda karodziņš pacēlās. Bremzīti bija diezgan jaudīgi uzlikta. Ja ne vimba, tad varbūt līdaki izšaus šodien. Paskatīsimies, vai tīs vai netīs. Tikko izšauja, principā. Tin. Ir kaut kas ir. Es ceru, ka neaizies. Tak. Ir. Vismaz līdaka ir. Vismaz ir līdaka. Tas ir labi. Tā, kūdu bišķiņ pietīsim. Vismaz līdaka ir. Kāds kilo, bišķi vairāk varbūt būs. Vismaz viens labs panākums. Ko tad nomērīsim, cik te viņi ir gara? Tak. 63 centimetri. Kaut
kas līdzīgs kā tā. Jāvelk tie svari ārā. Uzreiz. Kur tam man viņi bija? Kur te es viņus ieliku? Pat kaut kur jābūt. Kaut kur es viņus jūtu. Šinī kabatā. Tak. Uzlikām jau vūdu uz nākošo. Tā, kilogrami. Cik tam mums te ir? Tūlīt mēs bāzīsim. Kilo 750. Kilo 760. Tā kā nu tā. Atkal paveicās. Vismaz līdaka. Tā kā nu tā. Te patās. Tieši. Te. Nu, ejam skatīties. 15 minūtes. Nu, 15, 20. Otrais izšauj, tas pats āliņķis. Un skatīsimies. Varbūt atkal ir. Kaut gan te tāds palielāks asarīts ir. Varbūt pats asarīts nošauj. Skatīsimies. Nē, kārtīgi iešāv iekšā, tad jau ir līdeciņš. Jāpalēš bišķi bremzīte vaļā. Pa daudz laikam palēģi. Skatīsimies. Tīs vai netīs. Divas jau būtu baigi labi. Bet nu kaut kā netina. Pagaidīsim vēl bišķi, tāpēc, ka tikko izšāva, var teikt. Varbūt pats asarīts. Nu, man jau nav tāds pacietības tāds. Asarīts tur tāds paliels ir. Varbūt pats asarīts noraustīja. Labi, skatīsimies, kas tur pa vainu. Tak, nē, it kā nekā nav. Izskatās, ka pats asarīts būs nosits. Paskatīsimies, kas ar viņu darās. Nē, tas ir pats asarīts. Nu tad neko. Nav, vimbas nebūs. Visi jau taisās mājās. Sirdspuķīti mēs neaizvedām mājās. Par cik tu copi sākās uz līdakām. Un tad laidīsim tos ašukus vaļā, ko mēs te saķērām. Vai peld projām. Viens
Mans negrib peldēt. Viņš grib palikt tepatās. Nu, nekas. Davai, neredz ceļu. Aizpeldē. Tā kā, nu tā. Makšķernieki arī pa bišķam jau taisās. Bet vēl tik un tā sēž, kamēr gaišs. Es jau arī vēl bišķi pasēdēšu un tad jau tīšu makšķers. Jau gribās vēl vienu līdaka, bet nu labi. Daudz jau gribu. Nē, tas ašuks nepatosies. Viņš uzpeld augšā un viss. Laikam aizpeldēju tomēr. Tāpat. Tā kā tā. Un tad tā. Copīt izdevusies, protams. Līdaka tas jau ir, protams, jau rezultāts kaut kāds. No tā kā galīgi pa tukšo. Nu, redz, te veči staigā apkārt, nu nezinu, kāds jau kaut kādu vimbu ir noķēris, tā jau nav gluži, ka pa tukšo. Nu, man šodien nepaveicās, vimbu nenoķēra, bet, nu, iesim rīt vēl vienu. Rīt soli tā kā maziņāk to spiedienu. Un tad arī skatīsimies, kas mums ir sanāks. Tā kā, nu tā. Paskat, kas te sabraukuši mums tagad uz Jelgavu. Šausmas, ir pilns mašīnām, reku traktors tīru un tālāk. Stāvvieta, jo nepietiek šitās stāvvietas, kas te mums ir. Te, kur prāt Vētras koncerts bija pretī pilī. Tā, tur jau vēl kaut kāds zvejnieks sēž, kaut ko meklē. Bet, nu, nav ko, ja nav šodien sopes, tad nav. Tā kā, nu tā. Gaidīsim jaunas video. Rīt es domāju, ka tomēr būs kaut kāds video arī. Cerēsim vēl kādu līdaciņu noķert. Un tās vimbas, kur tad viņas visi palikušas. Bet, nu, baigi daudz tas ūdens līmenis ir krities. Es skatos, ja skatās pēc vecā ledus slāņa, tad diezgan spēcīgi viņš nokrities. Varbūt tas ir iemesls, varbūt kaut kas cits. Nu, vakar it kā vimbas esot labi ķērušies. Nu, nezinu. Šitais video izies tā bišķi vēlāk. Un šodien jau visi te plus mīnus uz tām skulptūrām skatās. Es jau no tos ledus gabals esmu redzējis, tā teikt. Nu, es viņu redzu katru copi, teiksim tā. Tā kā, nu, tur nav ko redzēt, tāpēc, nu, es domāju, ka tur tā bišķi nesamērīgs tās cenas un viss pārējais, ka, nu, kādreiz tas bija tāds bezmaksas pasākums, tagad viņš ir pa maksu pārtaisīts jau. Un ar katru gadu paliek arvien dārgāks un dārgāks, nu tad, nu, nezinu. Nu, labi, nu, tad ko, nu, ielaikojiet kāds, varbūt arī, nu, piesakojiet, kas nesako. Un gaidīsim jaunos video.